pavisam noteikti skaistuma ziņā var konkurēt ar šeit pat netālu esošo Rundāles pili. 9. jūlija pēcpusdienā šeit, Svitenes pamatskolā, norisinājās salidojums un arī skolas 175. dzimšanas dienas svinēšana. Par šiem svētkiem tad arī mūsu raidījuma Darbs, izglītība, karjera pirmais stāsts. Patīkam skatīšanos! Tev dzīvo tik ilgi, cik ceriņas ilgi, un rēķināt, lasīt un gudrības prasīt. Šāds novēlējums izskan Svitenes pamatskolas himnā. Spītējot dažādiem likteņa pagriezieniem, arī šobrīd skolā kūsā dzīvība un tiek izglītot jaunieši. Senajos laikos, tajos, kad skola radās, dzīvoja ļoti turīgi daļa auglīgās zemes vecāki, un tie bija ieinteresēti savu bērnu izglītošanā. Un ļoti agri jau ir lasāms, kad ir skola iegādājusies kinoaparātu. Visiem zemniekiem, kuri gribēja šeit saimniekot un strādāt, bija vietējā vara izdevusi tādu rīkojumu, kad ir jāiemaksā 100 latu skolas attīstībai. Un tāpēc arī bija tādi progresīvi domājoši, acīm redzot, vadītāji, un tāpēc tas tā viss ir. Un skola ir bijusi savā laikā vidusskola, ir bijuši 11 izlaidumi no 1949. gada. Bija augošā vidusskola, kas tika atvērta Latvijā laukos, viena no pirmajām. Un darbojās līdz 1963. gadam, kad bija pēdējais izlaidums. Laika gaitā ir mācījušies speciālās skolas bērni, un tagad mēs strādājām jau pie Pilsrundāles vidusskolas kā struktūra vienība 2 gadus. Protams, bērni samazinās valsts ekonomiskās situācijas dēļ un vecāku finansiālo apstākļu dēļ. Ļoti arī daudz no mums izbrauc uz ārzemēm, kuri paņem arī ar laiku bērnus līdzi, ģimeni līdzi. Arī mums tādi ir diezgan, kas aiziet, turamies. Mūs ir rūdījis Zemgales māls, atzina salidojuma dalībnieki. Iespējams, pateicoties tieši šim rūdījumam, gan skolēni, kas savulaik izsūtīti uz Sibīriju, gan skola, kas pieredzējusi dažādas politiskās varas, spējuši izdzīvot. Svitenes skola ir izaudzinājusi ļoti daudz šīs vietas patriotus, un tagad Svitenes pagastam ieejot Rundāles novadā 2009. gadā reformas rezultātā, Svitenes skola tātad ir galvenais atbalsta punkts faktiski iedzīvotājiem, kas šeit paliek pēc tam, ka šeit vairs nav tās lemjošās varas, ir tikai atsevišķa pagasta pārvalde. Un līdz ar to Svitenes skolai tā funkcija un tā loma sabiedrībā kļūst vēl lielāka. Nākotnē, ja tie bērni ir un šīs klases iznāk, tad, protams, tā arī mēs turpinām, lai visi bērni var mācīties pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai. Vēl mēs esam iecerējuši, ka šeit mēs varētu dibināt Rundāles novada muzikas un mākslas skolu, kas faktiski darbotos gan visās mūsu iestādēs, ja, kā grupas, bet šeit būtu tas galvenais centrs, kā atbalsta punkts, tā lai tiešām mēs nepazaudētu šo muižu, šo auru, kas šeit valda, šo mākslas garu, kas šeit varētu būt. Mēs gribētu nest tālāk ne tikai sviteniešiem, bet arī citiem novada bērniem un jauniešiem. 175 gadu laikā šajā skolā zinības apgūšas jau ļoti daudzas paudzes. Līdz ar to tā sevī glabā bagātīgas atmiņas, kas daļēji tiek uzkrātas skolas muzejā. Savus blēņu, mīlestības un sapņu stāstus mums uzticēja vairāk skolas absolventi, kas vēl aizvien savas skolas un skolotāju vārdus tur lielā cieņā. Es šajā skolā uzrados pēc izsūtījuma no Sibīrijas. Tas bija 55. gadā, un par cik es tur biju gājis Krievu skolās, es latviešu skolā tad nemācījos, tad šeit man bija tāda pirmā reize latviešu skolā, kas iesākās neslikti, teiksim. Man labāk gāja Krievu valodā, bet arī latviešu valodā es nebija tas sliktākais. Es par šo skolu nevaru neko slikti teikt, man tie skolotāji visi atmiņā un citur būtu tādi skolotāji kā te. Nedarbi ir tādi, kad pa to maliņu apiet skolai riņķi. Kādreiz kaķi ķēru skolas jumtu, pa to man izslēdz no skolas. Tēvs pielūdzās, man paņēma atpakaļ. Daudz nedara. Es biju viens no tiem, kas kino rādīja skolā. Pēc kino spēlēja balles uz platēm. Īsāk sakot, man viss tas asociējās ar kaut kādu ļoti
tādu enerģētiski labvēlīgu, pozitīvu vietu. Lielākos nedarbus tagad spēlēju kopš 90. gada, sēžot tajos mīkstajos saimnes krēslos. Tur to nedarbu daudz vairāk, bet skolā es biju kārtīgs skolnieks, to mani skolas biedri var apliecināt, ja? Un diezgan tāda godīga arī biju, bet man liekas, ka mūsu skola vispār bija tajā laikā izcila. Mums bija tādi skolotāji, tādi cilvēki, kuri mūs iemācīja pareizi izprast kultūru, pareizi toreizējo politisko situāciju. Tā mēs arī uzvedāmies. Piemēram, es ar savu klases biedreni Ziedīti braucam izlīmēt lapiņus, nenododiet graudus valstī. Nepadomādami par to, ka jāatšifrēt, kas tos plakātiņus ir izlīmējis, skolēnu rokrakstā uzrakstīts un kas tad notikt ar mūsu vecākiem un visiem pārējiem. Kā tad ar tiem bērnības sapņiem un vai izdevies arī kādu no tiem īstenot? Nu, daļēji tikai. Sākumā es atceros, mēs bijām pārliecināti lidotāji. Tas bija toreiz ļoti tā modē. Un gatavojamies uz kara aviāciju. Visi tik lidosim. Nu, un ar Sēli Anniņu salīkam uz Zimu vieglu automašīnu, kurš tiksim iekšā aviācijas skolā. Nu, tā arī pagāja tie gadi. Izrādījās, ka man, kad ņēma armijā, skatījos, manā anketē bija sarkana strīpa, kur bija atzīmēts, ka tēvs un māte bija prom Krievijā, Sibīrijā. Nu, man tas ceļš bija liekts, tad man bija jau viss tas tā piegriezies, ka es domāju, iešu tēvu pēdās un aizgāju piensaimniecību. Nu, kā tad ar to automašīnu? Automašīna mums abiem parāda tagad vienam pret otru. Zims palika veikalā. Kāds būtu jūsu vēlējums skolai un arī absolventiem? Nu, absolventiem nest tālāk šo Svitenes patriotisma garu, kādu es esmu novērojis visos sviteniešos un Svitenes skolas absolventos, un skolai izdzīvot šajos pārmaiņu laikos un atcerēties teicienu, ka pastāvēs, kas pārmainīsies. Jāpārmainās tā, lai izdzīvotu. Mūsu nākamā stāsta laikā aicina rūpīgāk ieklausīties visus tos cilvēkus, kas šobrīd ikdienā strādā, tomēr vēlas savas zināšanas papildināt izvēlētajā specialitātē vai arī apgūt kaut ko gluži jaunu. Rīgas Tehniskās Universitātes Inženieru ekonomikas un vadības fakultātes tālāk izglītības nodaļā šāda iespēja tiek piedāvāta. Mums tāds mērķis vai uzdevums, mēs mēģinām mācīt tos, kas jau ir iemācīti kaut kam, ņemot vērā to, kā ar vienu sarežģītāka tā dzīve kļūst, kā tehnoloģijas mainās, organizatori